Nu, labdien! Šodien ārā spīd izcila saule, nav neviena mākonīša, sēž mājās pie datora un cenšos salīdzināt un novērtēt, kā strādā 5 Victron Energy sistēmas. Tās sistēmas konfigurācijas visiem ir apmēram vienādas. Visiem ir 3 gabali vienfāzīgie Victron Energy Multiplus invertori. 2 sistēmās ir mājas iekšējā tīklā Fronius invertors. 3 sistēmām, pa kurām es pastāstīšu, nav. Akumulātoru ietilpības 48 voltīgo litīdzeles fosfāta ir no 14 līdz apmēram 110 kWh. Tie saules paneļu akumulātoru lādētāji 3 sistēmās ir lielās kastes ar ieejas spriegumu 450 volti un strāvu līdz 200 ampēriem ar 4 MPPT ieejām. Pārējās sistēmās ir mazās zilās kastītes ar izejas strāvu līdz 100 ampēriem. Nu šeit uzskatām var redzēt, ka saules paneļu kopīgā jauda ir pārāk liela. Viņa neatbilst tai akumulātoru daudzumam, kas sistēmā ir. Uz sadales tīklu iet projām maksimums, bet akumulātori ir tikai 4 kastes, jeb 56 kWh, un tas akumulators tūlīt jau būs pilns vai jau ir pilns. Jo 4 akumulatori 170 ampēri, nu tad apmēram 50 ampēri iet uz akumulātoru, bet tātad te akumulātoru daudzums, tas ietilpība prasās palielināt viņu. Nu, lūk, atdūrāmies pret situāciju. Uz sadales tīklu iet projām maksimums, akumulātori, tie 4 akumulātori pilni, un Victron lielais Smart Solar MPPT, tas 200 ampērīgais, 450-200, pārstāja strādāt. Tas, ko ražo Fronius, tas praktiski iet ārā uz sadales tīklu. Secinājums, kad pārāk mazi akumulātori šeit. Nākošā situācija, cita sistēma jau. Uz sadales tīkla iet projām maksimums. No saules ienāk apmēram 14 kW, bet akumulātori ir pietiekami lieli un ir kur palikt, ir kur likt lieko. Šeit ir apmēram 105 kWh akumulātori sadalīti kādās 8 vai 7 vai 8 akumulātoru kastēs, un ko mēs redzam, spriegums ir ļoti stabils, 53,9 volti, viņš nelēkā, tāpēc, ka to akumulātoru ir daudz. Strāva iet iekšā kā 36 ampēri, 36, 37, spriegums vēl nav liels, tad akumulātoru ietilpība ir pietiekoša, lai pie viņas varētu būt pieslēgti tik daudz saules paneļi. Te izskatās, ka viss ir kārtībā. Nu, man arī tomēr akumulātori pārpildījās, kaut arī ir kādas 100 vai 110 kWh, tomēr akumulātori pilni. Piezvanīju kaimiņam, lai ieslēdz savu siltumsūkni. Nu, ieslēdz savu siltumsūkni ūdens sildīšanai. Tagad ir tā. Nu, situācija labāka, bet te notiek tāda raustīšanās. Vai nu samazinās plūsma prom uz sadales tīklu, vai arī ik pa brīdim rauj ārā no akumulātora. Te laikam jāpalabo tas noderēda algoritms tā, lai šādā te gadījumā, piemēram, ņemtu tikai no akumulātora, nemainot plūsmu uz sadales tīklu, vai ir jāizdomā. Jo tagad ir tā, ja samazinās plūsmu uz sadales tīklu, viņš lādē vairāk akumulātoru, kā ir akumulators pilns, tā viņš rauj, tā viņš dod prom uz sadales tīklu, un tad raustīšanās notiek. Nu, tas jāpārdomā vēl. Nākošā situācija. Te ir diezgan bēdīgi. Lieta tāda, ka akumulātori ir tikai 14,3 × 2, 28 kWh, bet tas ir sataisīts vienā akumulātoru kastē. Tātad viens akumulators.
Visa strāva iet pa vienu vadiņu uz akumulātoru no akumulātora. It kā no saules paneļiem daudz neienāk, tikai 7 kW, bet kaut kas nav kārtībā ar akumulātoru. Vai nu kāds kontakts atkal izkusis, vai slēdzis, vai drošinātājs, jo ļoti lēkā akumulātora spriegums. Jo tas nav normāli, ka te burtiski pa voltu tagad ņemās no akumulātora un uzreiz hop, tik līdz sāks iet iekšā, uzreiz pa voltu lec augšā spriegums. Ja, 54 volti un 54, 55 volti ar 130 ampēriem lādējās. Viss viņš pārlādējās. Node-RED algoritms liek atkal tukšot ārā viņu. Un šī te lēkāšana nav normāla, izskatās, ka te būs jābrauc ciemos un jāskatās, kas ar to akumulātoru. Vispār tas ir slikti, ir nepareizi, kad ir paralēli tikai viena kaste. Tas ir ļoti nedroši. Un nākošā situācija. Te ir viena jauna uzbūvēta sistēma. Akumulātori ir 2. Var redzēt, ka akumulātora spriegums ir stabils, nekur nekas nelēkā. 53,9 volti. Ļoti labi. Uz sadalas tīklu iet nedaudz, un sistēma ražo, tik cik viņš šobrīd ražo, tik ražo. Bet te to saules paneļus var slēgt klāt un tiks slēgti vēl, akumulātori tiks likti vēl. Šeit ir viss kārtībā, šeit viss strādā. Un te mūsu pulciņā vēl viens lietotājs ar jaunu Victron Energy sistēmu. Viņa vēl nav līdz galam uztaisīta, nav pabeigta, jo saules paneļi nav pievienoti. Viņi neko neražo, bet sistēma ir ieslēgta, darbojās. Akumulātors ir pagaidām gan viens. Tas ir topošais Victron Energy sistēmas īpašnieks. Uztaisīju sistēmas nelielu uzlabojumu. Šie te Smart Solar MPPT kontrolieri, 2 gabali man stipri sila. Vienam es apakšā jau uztaisīju ventilātoru, un tagad otram šim te lielajam 100 ampērīgam, kuru es tagad esmu noņēmis nost, viņš tā kā strādā uz pilnu jaudu, tiešām arī 100 ampēri iet uz akumulātoru. Un viņš uzsila diezgan spēcīgi, un tāpēc es tagad tajā finierī izurbu caurumu, ieliku tur ventilātoru un uztaisīju, ka tas ventilātors slēdzas iekšā pie noteiktas temperatūras, slēdzas iekšā pie noteiktas ārā, slēdzas. Tā kā tas ventilators pūtīs viņam uz radiatoru. Ventilators ir ieslēdzies, viņš rauj gaisu no tās telpas, kas ir aiz finiera, un pūš ārā te. Un tagad likšu šo te kontrolieri apakaļ, pieskrūvēšu.